Tātad, kāds ir process, lai patvaļīgu būvniecību legalizētu? Process patiesībā ļoti vienkārši. Jums ir jāpieaicina būvspeciālists, kas šajā gadījumā būtu vai nu būvinženieris, jeb arhitekts. Un tad tālāk tas speciālists jau sapratīs, cik nopietnas ir tās jūsu veiktās pārbūves. Ja tās ir relatīvi nebūtiskas lietas, kā piemēram, apvienota tualete ar vansistabu, skarts kaut kādas nenesošās sienas, mainītas telpu funkcijas, tad var tikt cauri, kā saka, ar mazām izmaksām un īsu termiņu un izstrādājot to saucamo būvniecības iesniegumu, ko izdara būvspeciālists. Viņš visu informāciju iesniedz BIS sistēmā, un tas viss process ir salīdzinoši lēti un ātri. Savukārt tas otrs problēma jautājums parasti ir tas, ja ir skartas kādas nesošās sienas, jeb kopīpašumu daļas, teiksim, fasāde. Populāri mums ir 119. sērija, kur loģija vietās ir daudzi iedzīvotāji ir ieguvuši sev papildus dzīvojamo platību, pārnesot gan radiatorus, gan siltinot. Un tajā gadījumā jau mums ir skartas gan koplietošanas inženieru komunikācijas, gan arī ēkas fasāde, kas ir kopīpašums, un tad jau mums jau vajag kopīpašnieku piekrišanu, kas ir faktiski trešais faktors, un tas nav no mums atkarīgs, un tā parasti ir ļoti liela problēma to iegūt. Viens kaimiņš var paprasīt 1 miljonu par savu parakstu, un otram pietiks vienkārši pasmaidīt, un viņš parakstīs.